skatīties ierakstu. Tātad, jūs redzējāt, ka es jums neierakstīju tēmu, bet mums ir pēc idejas paredzēts garāku uzdevumu risināšanu, un arī tūlīt rādīšu ekrānu, un jūs redzēsiet prezentāciju. Tātad mums ir siltuma bilances vienādojums. Ir tāds jēdziens, un ceru, ka iesaistīsieties un mēģināsiet arī atbildēt. Sakiet, ja jūs kaut ko nedzirdat, vai arī kādu sarežģījumu. Tātad par siltuma bilances vienādojumu. Mums ir stundas mērķis jāizpilda, un tātad tas mērķis ir, ka izmantojot šo te bilances vienādojumu, mēs varam aprēķināt nezināmus lielumus. Kaut kādas raksturlielumus, kas būs nezināmi. Bet jums ir šāds te uzdevums. Un varbūt izlasam un padomājam, kur dzīvē varam sastapties ar šādu tipa situāciju. Varētu būt, ka, piemēram, ir tēja un tad tai uzliek pa virs augstāku ūdeni. Jā, tas ir tas klasiskais piemērs, ļoti labs. Es domāju, ka mēs esam tā darījuši kaut kad, ka ir pa karstu un mēs pieliekam augstu ūdeni. Bet varētu būt arī tā, ka mēs pieliekam to augsto ūdeni, pagaršojam un jau ir pārāk remdens un mums vairs nepatīk. Un tagad pēc idejas mēs tad varētu, ja mums būtu mājās termometrs un svari, tad mēs varētu, izmantojot vienādojumu, aprēķināt, cik precīzi mums ir jāpieliek tas otrs augstais ūdens, lai iegūtu to sev vēlamo temperatūru. Pēc šīs stundas mēs to teorētiski mācēsim izdarīt. Tātad, jā, situācija mums ir, kā jau aprakstīt, ka mums ir silts trauks, iedomāsimies, ka tā ir tēja, vēss trauks, tas ir mums ūdens, un tad beigās mēs samaisot šos te divus kopā, mēs iegūstam kaut kādu temperatūru. Tātad temperatūru, kas izlīdzinās, un masu, kas, protams, ir abu divu masu summa. Bet, tas, ko es jau teicu, ar ko vienāda masa M, tātad šī te, kas tam ir noslēpusies, masa M mums ir, protams, iepriekšējo divu summu. Tātad tur jautājumu nav. Bet ir jums otrs jautājums, par cik mums ir bilances vienādojums, kurš no traukiem atdos. Tātad mums ir no kreisās pirmais, otrais, trešais. Kurš no traukiem atdos siltumu? Pirmais. Jā, tieši tā, pirmais. Kurš tad saņem siltumu? Otrais. Otrais, jā. Un kāpēc tāds secinājums? Jūs jautākais vienmēr atdos augstākajam. Ļoti labs, korekts secinājums. Tieši tā. Tā arī tas ir, un tad tas trešais trauks mums ir vienkārši, abu divu apvienojums, tas ir pēc tam tātad. Vienkārši trešās, situācija. Tātad, tas, kas mums šeit ir jādomā. Mums ir jāizdomā, ar ko būs vienāds tas atdotais siltuma daudzums. Un es te mazliet izmantošu risinājumu digitālu, kur es mājās nevarēju izmantot. Ar ko vienāds tas atdotais siltuma daudzums? Un mums tad ir jādomā. Atdotais, kā jau minēja, ir pirmajam traukam. Un ja mēs atceramies, tad pirmajā traukā mums bija ierakstītie lielumi. Un patīšu mazliet atpakaļ. Pirmajam traukam redzam ir ierakstīts T1, M1, C1 un attiecīgi otrajam traukam ir savas mērvienības. Tātad, nevis vienības, bet raksturlielumi. Tātad, ja es vēlētos uzrakstīt to Q atdoto, es arī tātad rakstu, ka Q atdotais ir ņemot vērā
Protams, šo apakšā vienādojumu, kas ir tas siltuma daudzuma vienādojums, tātad C, bet man ir pirmajam traukam, tātad tas ir tas pirmais šķidrums, reiz masa tam pirmajam šķidrumam M1, un tagad par temperatūru. It kā reiz temperatūras izmaiņa, bet tagad ir jādomā, kā mainās tā temperatūra. Es pārrakstīšu, bet temperatūra, es atceros, ka temperatūra mainās kā beigu temperatūra mīnus sākuma temperatūra. Tātad beigu temperatūra, kur es varu iegūt beigu temperatūru, es atceros, ka tātad iepriekšējā, es tagad nevaru vairs pagriezt uz atpakaļ, bet tam trešajam traukam, tas apvienojums redzēja, ka tur bija masa pierakstīta kā vienkārši M, un tam trešajam traukam tā temperatūra tika apzīmēta ar vienkārši T. Tātad tas, kas ir tādā trešajā traukā šeit iekšā, tā arī ir tā beigu temperatūra, jo, sajaucoties tā temperatūra izlīdzinās. Tātad beigu temperatūra mīnus sākuma temperatūra, un tur bija minēts, ka pirmajam traukam ir tātad tā T1 temperatūra. Un šādā veidā domājot, tātad aprakstot to pirmo trauku, ņemot vērā arī beigu tā temperatūru, es iegūstu to vajadzīgo siltuma daudzuma vienādojumu. Te arī parādīšu mazliet smukāk datorrakstā, tātad uzrakstīts. Tam T mīnus T1 jābūt moduļa zīmēs, ja? Jā, ļoti acīgs novērojums. Redzam, ka šeit vairs nav iekauts. Šeit ir moduls. Tāpēc, ka mēs uzrakstījām, ka Q atdotais ir vienāds ar Q saņemto. Īstenībā jau tas tā nav. Ja viens atdod, tad, ja atdod, tad ir mīnuszīme priekšā. Tātad sanāk, ka viņi ir pēc moduļa tikai vienādi. Jo viens atdod, otrs saņem. Pēc moduļa ir vienādi. Un, lai mēs nerakstītu šeit tos moduļus, lai skolēniem būtu vieglāk, tad mēs vienkārši temperatūru ņemam modulī. Jā. Tātad tas ir tas atdotais siltuma daudzums. Tad tas, ko es gribu redzēt, ir, ka jūs uzrakstat saņemto siltuma daudzumu. Pamēģiniet uzrakstīt, ņemot vērā to iepriekšējo, es gribētu redzēt, ka jūs uzrakstat saņemto. Es attīšu atpakaļ arī to iepriekšējo. Tātad tas ir Q atdotais, bet paši uzrakstam Q saņemto un salīdzināsim. Tā, varam salīdzināt. Es domāju, ka varam. Viss, kas tur mainījās, ir divnieciņi. Vieninieciņi nomainījās uz divnieciņiem, tāpēc, ka tas ir tas otrs šķidrums, otra šķidruma masa un otra šķidruma sākuma temperatūra. Beigu temperatūra redzam abiem diviem, protams, ir vienāda. Tā. Tad ejam tālāk. Tātad ņemot vērā šos te divus vienādojumu, Q atdoto un Q saņemto, tas, ko es gribētu, lai jūs izdarat, ir šo te vietā, tātad Q atdotā un Q saņemtā vietā, ka jūs uzrakstat to vienādojumu, kas pirms tam tika, tātad tas CM delta T. Tātad tas jums ir jāievieto attiecīgi tanī QA un Q saņemtajā. Un jūs iegūsiet tādu garu izteiksmi, kur ir šeit rindiņa un šeit rindiņa. Ja es otrā krāsu uzrakstīju.
šeit. Un šeit tāda gara rindiņa. Tātad tas ir tas, ko es gribētu redzēt, ka jūs uzrakstat. Arī mazliet pagaidīšu. Tā, kad ir gatavs. Sākat arī, ja jūs galīgi netiekat galā, tātad. Nu, paskatīsimies, vai sapratāt to domu. Nu, kā jau es teicu, divas garas rindiņas. Mums ir adotajam mēs jau uzrakstījām, un viss, kas bija jāizdara, ir jāizvieto tas Q adotais ar šo garo rindiņu. Tātad, tas, kas arī ir tas Q adotais. Tātad tas ir siltumietilpības, masas un temperatūras starpības reizinājums. Tikai katram no šiem lielumiem mums ir savu vērtību, tātad C2, M2 un tā tālāk. Tas, kas tagad mums ir jāizdara, mums bija zināms viss, izņemot masa. Tātad tas, kas ir jādara, jums no šī te garā vienādojuma ir jāizsaka masa. Tātad jāizsaka M2. Un varat izmantot krusta likumu, varat izmantot, ko vien vēlaties. Es te pierakstīšu tātad tā, lai būtu C1, M1, modulis no T1 uz T1, tad tas bija vienāds ar C2. Tātad izteikšana no matemātikas. Mums vajag izteikt M2. Mums vajag izteikt. Nu, es daru tā, ka es saprotu, ka M2 man paliek šeit un šie divi brīnumi man iet prom. Ja vienā pusē tas ir kā reizinātājs, tad otrā pusē tas ir kā dalītājs. Tātad iet lejā, apakšā zem manis iedomātas daļsvītra. Tas, ko es daru, es nerakstu šādi, bet tas, ko es daru, ir aiznesu prom, es uzrakstīšu
šī reizē, jo es parādīšu, kas man notiek galvā. Varbūt kāds izdomā, ka var izmantot šo metodu. Tātad C2 un tā temperatūras starpība iet uz leju, jo tā tas strādā, ja vienā pusē reizināšana, otrā pusē dalīšana. Bet te redzam, ka ir tā problēma, ka mēs neesam, es nezinu, vai tā ir problēma vai ir, mēs neesam ne ebreji, ne arābi, mēs nelasām no labās uz kreiso pusi. Mēs tā nedaram, tāpēc tas, ko es daru, ir, sagriež otrādi. Tātad apmaiņu vienkārši vietām M2 un tad attiecīgi viss, ko es esmu izdarījis, ir abus divus vienkārši apgriezis otrādi. Kreiso samainījis ar labo pusi. Un īstenībā jau ir tā, ka šo es nerakstu, tāpēc, ka to apgriešanu otrādi es izdaru galvā. Tāpēc arī šī rindiņa netiek rakstīta. Jebkurā gadījumā, ja jums šādi te sanāca ļoti labi, esat apguvuši matemātikā 6. klasi. Jā, ejam tad tālāk. Mēs iegūstam šo te masas vienādojumu, kas ir mazliet smukāk uzrakstīt datorā. Tālāk. Tad, kad mums ir zināma masa, parādās jautājums. Varbūt kaut ko var saīsināt. Kā jums šķiet, ko tur varētu noīsināt? Tos C. Temperatūras, jā. Temperatūra. Bet jūs taču redzat, ka temperatūra ir iekavās, vai ne? Un tur ir atņemšana. To C burtiņu, es nezinu, kas viņš nozīmē, bet to C burtiņu. Jā, šeit ir tā, ka tas C, C1 un C2, kas tas ir par šķidrumu? Ūdens. Ūdens, jā. Tie, kas nebija stundas sākuma, tas ir ūdens. Tātad abiem diviem īpatnējā siltumietilpība ir pilnīgi vienāda, 4200 un 4200. Līdz ar to, man viņu nevajag. Tad paliek vienkārši bez tiem C burtiņiem. Tātad, jā, temperatūras nekādā gadījumā nevar noīsināt, tāpēc, ka te ir atņemšana. Ja būtu reizināšana, tas būtu cits stāsts. Esam ieguvuši šo te savu vienādojumu un līdz ar to arī varam, pēc idejas mēs tagad arī esam aprēķinājuši masu. Tā. Es ceru, ka stundas mērķis ir vismaz solis uz to stundas mērķa pusi, bet, lai pārliecinātos, ka mēs tā kā saprotam, ir, jums pēc idejas būtu jāmāk izteikt arī nezināmie lielumi M1, T1, T2 un T, tātad no šī te vienādojuma. Vienīgais, kur jāpievērš uzmanība, ir temperatūras, jo temperatūrām ir mazliet citādāk. Redzam, ka šeit ir tas moduls. Tad tas jums būtu tas tā kā patstāvīgais darbs, bet es ceru, ka jūs to paši pārbaudīsiet sev, vai mākat vai nemākat izteikt. Mēs varam ar to temperatūru paņemt vismaz vienu. Labi. Es paņemšu ar temperatūru, es tikai ņemšu, es izmantošu nevis to beigu, to M2 vienādojumu, bet es izmantošu sākumu. C1, M1 un tad T mīnus T1 ir tas C2, M2, T mīnus T2. Tātad, kuru mums vajag izteikt? Tu izvēlamies. T1. T1. Ļoti labi izvēle. Tā, pirmkārt, man ir jāsaprot, ka iekavas ir kaut kas kopīgs. Tātad no iekavām es tikšu vaļā tikai pašās beigās. Tas, ko es daru, ir pieņemt, ka tas ir viens vesels reizinātājs. Līdz ar to pirmā darbība es tieku vaļā no šiem diviem reizinātājiem. Un tas ir arī tas, ko es varu izdarīt. Tātad man paliek tas modulis, tās moduļu zīmes paliek.
un es aizsūtu prom uz otru pusi. Jā, labajā pusē, protams, viss paliek nemainīgi. Es aizsūtu uz otru pusi to C1, M1, tātad, ja vienā pusē tie ir kā reizinātāji, otrā pusē tie ir kā dalītāji. Tātad C1 reiz M1. Pēc tam, ko es varu izdarīt? Es varu tikt vaļā no tās moduļa zīmes. No moduļa zīmes gan kādā ziņā tikt vaļā. Šeit būtu pēc idejas jāraksta divi pieņēmumi. Viens, ka tas ir pozitīvs, otrs, ka tas ir negatīvs. Bet par cik es šeit strādāšu ar temperatūrām, es pāriešu vienkārši uz iekavām. Tātad, ka tās ir iekavas. Tātad mums ir T mīnus T1, un tad attiecīgi tur arī ir iekavas. Bet, labi, pat īstenībā nevis iekavas, bet pat cik tur ir vienkārši tās iekavas, tagad es galvā domāju, ka tās ir iekavas, es iekavas atmetu kā tādas. Tātad tur ir vienkārši atņemšana. C2 reiz M2 reiz tas. Un šeit arī, es tagad neatceros precīzi, vai tur varēja atmest, bet ja bija runa par temperatūrām, tad jā, tad laikam varēja atmest. Tāpēc, ka tagad jau vairs, kā ir, tā doma ir tāda, ka temperatūru starpība var būt negatīva, bet tas siltuma daudzums salīdzinājums nevar būt negatīvs. Tāpēc vienā mirklī ir modulis, un tad otrā mirklī tas modulis, ja mēs reiķinām temperatūru, tad tas ir vienkārši iekavas. Jo temperatūras starpība var būt negatīva. Tātad, mums ir šis te vienādojums. Mums vajag T1 iegūt. Tas, ko mēs darām, ir T burtiņš sūtam prom. Un redzam, ka ja vienā mirklī šeit viņi ir kā, šeit tas T ir pozitīvs, tad es sūtot uz otru pusi, mīnus T1, man paliek kreisajā pusē. Šeit ir visa šī te garā rindiņa. Tātad visa garā rindiņa paliek nemainīga. Šitas brīdums jāizlaukt. Tā visa rindiņa paliek nemainīga. Tas, ko es redzu, es to T burtu aizsūtīju prom, un par cik viņš vienā vietā ir saskaitīšana, otrā vietā tā būs atņemšana. Tātad mīnus T. Bet tagad es redzu, ka vai man interesē mīnus T1 vai arī vienkārši T1. Kādu matemātisku triku varēja izdarīt, ja bija mīnus x ir... Vienkārši reiķināt ar -1. Jā, jeb arī vēl vienkāršāk samainīt šos te divus vietām. Jā, tā būs reizināšana ar -1. Samainīsim tos divus ar vietām. Padedzēsīšu nos, lai būtu vieta, kur atbildi uzrakstīt. Tātad, ja es samainu vietām, man ir šeit pozitīvs, un tad attiecīgi es rakstu tā sākuma, bet beigu temperatūra mīnus un viss tas garais vienādojums, viss tā garā izteiksme. C2 reiz M2 reiz T mīnus T2 attiecībā pret C1 reiz M1. Jā, ir garāk. Ir garāk. Tās temperatūras ir tās, kuras ir mazliet piņķerīgāk izteikt, tāpēc, ka tur ir tā saskaitīšana, atņemšana. Bet jūs redzat, nevis redzat, bet tas, ko jūs redzējāt, ir, ka ne jau es uzreiz vienkārši ņēmu. Es varēju uzrakstīt, bet es neuzrakstīju uzreiz to vienādojumu. Es par solīšiem. Vienu solīti, otru solīti, trešo solīti. Tātad nekas nenotiek uzreiz. Daži soļi, dažas rīcības prasa vienkārši vairāk soļus. Jā, bet temperatūra izteikšana ir tas, kas jāsaprot, ka ir vairāki soļi nepieciešami. Galvenais lēnām, mierīgi izsakam, ņemam vērā visas matemātiskās sakarības, kuras mums iemācīja 5. 6. klasē. Es šeit ievēroju tikai secību sākumā reizināšanu, pēc tam dalīšanu, reizināšanu, dalīšanu sākumā, pēc tam saskaitīšanu, atņemšanu.
Tas, ko arī šeit jūs redzat. Tā. Ceru, ka jums sanāks. Varat pēc tam mēģināt vēlreiz izteikt un salīdzināt. Jūs ierakstīts. Tā, nu tad uzdevums. Uzdevums pamēģiniet izrēķināt, ja ir doti cipari. Pamēģiniet izrēķināt. Es mazliet tad pagaidīšu, kamēr jūs izrēķināt. Un salīdzināsim šo te atbildi. Tātad jums ir M2 jau jums īstenībā ir izteikts. Tātad tas, kas ir jādara, tas, kas ir jādara, ir jāieliek iekšā ciparu un jāiegūst atbildi. Cik vajag kāds 3 minūtes? Varbūt jau sanāca. 0,06 kilogrami. Noapaļojot, jā. Jā, tātad redzam, ka tāds arī sanāk aprēķins. Tiem, kam nesanāca, varat apskatīties, vai arī, nezinu, varbūt pārāk ātri to atbildi iedevu, bet... Bet beigās ir pārietis gramiem? Nē, tas ir pārietis, tāpēc, ka šeit vieglāk varbūt kādam saprast. Atbilde, jā, es redzu, ka ir pasvītrots tie, bet ja mēs esam korekti, tad mums pēc idejas būtu tie kilogrami. Te ir vienkārši parādīts tā, lai kādam varbūt saprotamāk tie ir grami. Bet jā, mums būtu pēc idejas jāatstāja tikai kilogramos, un tā arī būtu atbilde. Tā, tas ir tas piemēra uzdevums. Vai ir jautājumi par to uzdevumu? Labi. Tas, ko es ieslēdzu kameru. Tajā vidējā, tajā slejā, tur ir apakšā T-, T2, tur jau ir normālās iekavas vai tur ir moduls? Tur ir moduls. Okay. Tur ir moduls vēl joprojām vienkārši tā. Moduls. Jā, un arī tas, ko mēs redzam, ka šeit mums sanāk -8, uzzīmēts. Bet pat cik tas ir moduls no -8, mēs redzam, ka ir 8. Tātad to arī modulu mēs redzam darbībā. Jā, kāpēc arī šeit ir obligāti jāizmanto modulis? Mums jāskatās, ko mēs rēķinām. Ja mēs rēķinām masu un ja mēs neizmantosim moduli, mums būs negatīva masa, kas nav reāli. Tā, labi. Šeit ir parādīti uzdevumi, kurus jūs varat pēc tam mājās patstāvīgi parēķināt. Ja ir kaut kādi jautājumi, jūs varat man Teamsā rakstīt un uzdot šos te jautājumus par uzdevumiem. Jebkurā gadījumā, man tā šķiet jau e-klasē
risinājumu. Man tā šķiet jau jūs pievienojat atbildi. Jā, atbildes es jau jums esmu pievienojis. Ja jūs vēlaties apskatīties, apskatāties, iesaku jau paskatīties. Jā. Labi, tad arī jūs varēsiet teikt, ka jūs mierīgi esat stundas mērķi izpildījuši. Tātad, ka jūs mākat, protat izmantot to bilances vienādojumu, saprotat, kas tas tāds ir, ka nav nemaz tik vienkārši, ka tur ir daudz detaļas kustīgas un tātad ceru, ka jūsu zināšanas būs tā eļļa, kas spēj to visu kustināt diezgan gudri. Ka jūs arī protat aprēķināt, izteikt tos nezināmos lielumus. Tā, pēc idejas, jā, jums kladē būtu jāpieraksta, ko jūs sasniedzāt paši sev, vai arī nesasniedzāt, un pēc tam, kas sanāca labi, kas sanāca slikti, ko varētu uzlabot, ko vajadzētu varbūt darīt mazāk. Tā. Tas arī viss ir par šo te bilances vienādojumu. Es arī beigšu ierakstīt, bet tas nav viss par informāciju. Tā.